taupīt laiku, un tāpēc varbūt nestāstīšu par šiem vēsturiskiem notikumiem, kas ir visnotaļ labi zinām un iesakņojušies tomēr jau sociālajā atmiņā. Tātad pagaidām šajā pētījumā man visvairāk par 91. gadu interesē tieši sociālā, jeb mediētā atmiņa par diviem 91. gada notikumiem, par janvāra barikādēm un Latvijas neatkarības atjaunošanu de facto, kas arī vēstures literatūrā, akadēmiskajā ir akcentēti kā tādi būtiskākie 91. gada pagrieziena punkti Latvijas vēsturē. Un pavisam nedaudz ieskicējot teorētiskos aspektus, lai vienkārši pamatotu savu pētījumu nozīmību un to ideju, ir jāuzsver tas, ka galvenais atmiņas aģents ir žurnālistika pēc šobrīd ļoti populāras pētnieces Zelaizeras domām, jo žurnālistika sistemātiski un aktīvi piedalās tātad šīs pagātnes izpratnes formēšanā. Un tas ļoti tieši attiecas uz manu pētījumu, jo es gan šajā pētījumā, gan arī savā promocijas darbā raugos uz atmiņas komunicēšanu tieši mēdījos. Lūk, un tātad vēlreiz gribētu ātri ieskicēt, ir ļoti interesanta teorija par protēsisko atmiņu, kas tās autora balstās uz ideju, ka tā kā kultūras produktu saturs, kas tiek pārdzīvots ķermeniski, jeb ar emociju palīdzību, var aizvietot neesošas atmiņas par vēsturiskiem notikumiem. Tātad līdz ar to no tā izriet, ka cilvēks, kurš iesaistās tātad šajā mediētajā komunikācijā par vēsturi, kaut kādā emocionālā, lasot emocionālus rakstus par konkrētu vēstures notikumu, var iegūt savā ziņā šo pieredzi par notikumiem. Tāpat kā mēdīji arī veicina atcerēšanos, tāpat arī mēdīji un žurnālistika kā vēstures rakstītāji var veicināt arī aizmiršanu, diemžēl. Un šeit es ļoti ātri gribētu pieminēt, ka runājot par 91. gadu, vēl ļoti spilgts notikums bija arī šī Ļeņina pieminekļa demontāža, bet tā vairs negūst lielu popularitāti mēdījos, kad pienāk šis atceres datums, bet šeit es gribētu ātri uzsvert šo citātu, ko es atradu pētniecības procesā, kas, manuprāt, attiecas ļoti labi uz, vispār, ja mēs runājam par latviešu identitāti padomju periodā, par to, ka varbūt, ka vieglāk dzīvot ir tādā veidā, ka maza tauta kaut kādas uzspiestos varoņus iztēlojas, kā labākus esam, lai nebūtu tik liela tā iekšējā konfrontācija. Šis man šķiet, tieši runājot par identitātēm, ļoti vērtīgs citāts. Tāpat, ja mēs runājam par aizmiršanu, tad diezgan pagaidām tiek aizmirsts arī ļoti spilgts notikums kā liesmojošais Baltijas ceļš, kas bija 2 gadus pēc 89. gada Baltijas ceļa, kur savukārt bija šis ugunskura ceļš. Un to arī mēdīji diezgan šajās atceres gadadienās piemirst. Bet mans pētījums un arī mans promocijas darbs lielā mērā ir preses publikācija analīze. Promocijas darbā arī radio un televīzijas satura analīze, bet šajā pētījumā tikai publikācija. Un tātad publikācija diskursus es attēloju šādās schēmās, ko daudz jau ir klātesošie redzējuši, neskaitāmas reizes. Ne tieši šo schēmu, un tāds ir diezgan daudz sazīmētas, es varu atklāt, bet tieši šeit es nevaru īpaši daudz pakavēties, jo te būtu ļoti daudz jāstāsta. Galvenais, ja mēs runājam par šiem notikumiem, kā tie atspoguļot laikrakstos, tad, ja runā tieši par 91. gadu, tad būtiskākā ir šī konfrontācija starp padomju ideoloģijai lojālajiem laikrakstiem un starp tātad neatkarības idejas atbalstītājiem. Un galvenais gandrīzai preses publikāciju žanrs tobrīd ir aicinājums un paziņojums, jo visu laiku notiek tāda kā
diskusija, kā pārliecināšana, pieslēgties vienai vai otrai idejai, bet savukārt, ja mēs runājam par komemorācijas diskursu, kas ir tātad pēdējie gadi un arī šo notikumu 20. gadskārti, tad te parādās daudz interesanti aspekti, par kuriem es runāšu secinājumu daļā tūdaļ. Par to, ka pēdējās 2 desmitgadēs mēdīju saturā tiek daudz runāts par to, ka ir izveidojušās simboliskas barikādes starp tautu un varas eliti. Tāpat arī, ja salīdzinu šos abus manis pētītos notikumus, tad jāuzsver, ka barikāžu un augusta, jeb neatkarības de facto notikumu komemorācija ir visnotaļ atšķirīgs raksturs, jo janvāra barikāža atcerē ir ļoti raksturīga, romantizēta, tāda varonības narratīva piesātināta, sociālā atmiņa par ugunskura dūmu, smaržu un saliedētību. Un kas ir arī būtiski, ka barikādes ļauj tomēr cilvēkiem lielākā mērā saskatīt savu nozīmi vēstures pagriezienos, jo tajās piedalījās daudz cilvēku. Savukārt, ja runā par neatkarības de facto diskursu, tad komemorācijā vērojam vairāk orientāciju uz elites nozīmi. Tāpat arī redzama ir vairīšanās akceptēt Maskavas notikumu izšķirošo nozīmi tomēr šajos notikumos. Un kā es jau minēju, arī aizmirstot tāds visnotaļ spilgts notikums kā Ļeņina pieminekļa demontāža un liesmojošais valsts. Šādā veidā žurnalistika pagaidām raksta vēsturi. Tomēr no otras puses atkal tieši 20. gadskārtā, kas bija 2011. gadā, abiem šiem notikumiem bija 20. gadskārta, tad bija vērojami centieni izprast un skaidrot pagājušajās 2 desmitgadēs šos te neapmierinātības cēloņus, un tiešām šķita, ka žurnalistika pieiet visai analītiski šai lietai, jo bija apjomīgas intervijas ar vēsturiskās inteliģences pārstāvjiem, un arī mazinājās šī ironizējošā komemorācija krievvalodīgajos laikrakstos. Un izpētot visas šīs daudzās publikācijas, es varu tā kā izkristalizēt 2 galvenos neapmierinātības iemeslus ar tātad situāciju Latvijā 2 pagājušajās desmitgadēs, un tie lielākoties parādās vai nu intervējamo izteikumos, vai nu, teiksim, lasītāju aptaujās vai lasītāju vēstulēs par to, ka pirmais iemesls ir valsts īpašuma izsaimniekošana, varas elites godprāta trūkums un līdz ar to iedzīvotājiem ir sociālā taisnīguma sajūtas trūkums. Un otrs ir neveiksmīga integrācijas politika, atmodas notikumu vēstures pārrakstīšana, nepietiekami novērtējot krievvalodīgo līdzdalību tajā. Tas savukārt būtu tā kā vairāk no Latvijas krievvalodīgo laikrakstu diskursa. Un tā kā analizējot pret teorētiskajām nostādnēm, jāsaka, ka 91. gada notikumi mēdījos paši par sevi atbilst mēdīju notikumu konceptam, ka tie pārņem tātad laikrakstu dienas kārtību un pilnībā to izmaina, bet savukārt komemorācija atkal ir vairāk rutinizēta. Atceroties barikādes, vienmēr dominē šis elites diskurs par to, ka tiek atreferētas runas, visas amatpersonu, kas tiek teiktas šajos atceres pasākumos, visnotaļ vienveidīga šī te komemorācija. Un ļoti interesantais aspekts ir, kādā veidā janvāra barikādes funkcionē mūsdienās kā ietilpīgs simbols, kam nemitīgi uzslāņojas tagadne. Piemēram, 2012. gadā bija šis diskurss, ka jāstāv uz valodas barikādēm, jo bija šis valodas referendums. Savukārt 2013. gadā barikāžu atcerēja uzslāņojas manifestācijas par tautas dzīvību diskurss.
tas ir ļoti interesanti, ka šīs barikādas kalpo kā simbols. Es nezinu, vai man ir laiks nolasīt dažus varbūt piemērus, bet varbūt arī vienu. Es gribētu vienkārši nolasīt par to stāvēšanu uz valodas barikādēm, jo Elita Veidemane, atmodas aktīviste, ļoti vienmēr svilptina manu promocijas darbu ar labiem citātiem empiriskajā daļā, kas ir labi izmantojami, jo ir ļoti vienmēr emocionāli. Un šeit viņa raksta tā. Viņa sauž barikāžu ideju ar gaidāmo referendumu, citēju, klausos, un bailes ir lielākas nekā toreiz, kad Omona lodes šķēla nakts cidro kupolu virs Rīgas. Savu dzimto mēli izsmē pats latvietis, runādams aplamā valodā, spļaudams vārdus kā greizes notis, kroplus teikumus kā ubaga tarbu, bravūrīgi vicinādams. Ko tu latvieti aizstāvēsi uz šīm valodas barikādēm? Savu dvēseles nabadzību vai tomēr ko vairāk? Un tāpat arī par tātad arī šīs manifestācijas laikā barikādas tika saustas ar šo notikumu, bet pie tā es nepakavēšos. Bet vēl es gribētu uzsvert, ka pētījuma gaitā es esmu nonākusi arī pie tāda secinājuma, ka barikādas tiek ļoti idealizētas kā tāds ideālais atskaites punkts Latvijas vēsturē. Un līdz ar to sanāk, ka jo vairāk tas tiek idealizēts, jo vairāk tiek demonizēta atkal tagadne pret to, kaut arī daudzkārt ir lasāms gan arī atmiņu literatūrā, gan arī analītiskākās publikācijās, kā arī barikāžu laikā bija ļoti dažāda šī cilvēku attieksme, bet laikam ejot tā vienādojas, un šķiet, ka toreiz visi bija absolūti vienprātīgi. Un vēl arī publikācijās varam tāda nomēcoša tendence, gaušanās par to, ka ir zudis atmodas laika pacēlums, kas principā no dažādām perspektīvām raugoties vispār ilgtermiņā nemaz nav iespējams. Paldies! Es tā nesaprotu, kāpēc tas Ļeņins jāatcerās tik ļoti ir, un kāpēc viņa nojaukšanas un iecerēšanās būtu jāsaist ar aizmiršanu. Vai tas ir tik nozīmīgi? Es domāju, ka zināmā mērā, varbūt tas būtu atsevišķai diskusijai tāds, es vienkārši vairāk to pat domāju, gribēju parādīt, ka laikraksti vienus datumus atcerās, bet citus pilnīgi nē. Es domāju, ka varbūt nojaukšana būtu diezgan labs aspekts latviešu identitātes tādai, mazliet stiprināšanai, kad mēs vēl kādu varam nojaukt. Ne tikai gausties un pieminēt, bet ka mēs varam arī aktīvi pazīst. Es nezinu, es tiešām paldies šis labs žurnālistika. Tāpēc varbūt arī žurnālistika ir samulsis par to, kādā veidā atcerēties to. Tas ir ļoti iespējams. Man lūdzu jautājums, vai var aptuveni pateikt, kurā brīdī parādās tas vilšanās motīvs un sāk vainot to pie varas esošo elitu? Paldies, jā. Manā maģistra darbā tas ir lasāms. Varu paziņot tiešām, ka vilšanās diskurss parādās jau 92. gadā. Tas ir, es pat esmu kaut kur identificējis to citātu, ar kuru parādās tātad vilšanās, ka gads ir pagājis, bet te jau notiek dažādas pārmaiņas, un mēs jau redzam, tātad ļoti ātri, tiešām viena gada laikā parādās šis te vilšanās. Jā, bet jautājums, kā vārdā tiek runāts par to vilšanos? Kā lūdzu? Kā vārdā tiek runāts par vilšanos? Žurnālisti savā vārdā to saka, ja kas to saka? Tajā 92. gadā... Ja viņi runā visu vēlētāju, pilsoņu, nepilsoņu, kā vārdā viņi runā? Paldies, es sapratu jautājumu, jā. 92. gadā man šķiet, tas bija kāds komentētājs, kas to teica. Par sevi? Jā. Vairāk tā kā no savas perspektīvas, bet jā. Pārsvarā jau visas šīs tādas krasākie vērtējumi jau vienmēr parādās, tāpat vai nu komentāros, vai nu intervijās. Bet tad jau nav pamata to attiecināt uz
tiem plašākiem slāņiem, tad jau ir jārunā par konkrētu mēdīju un konkrētiem žurnālistiem. Nē, protams, es jums pilnībā piekrītu, bet vienkārši, ja mēs tīri gribam identificēt to brīdi, kad parādās pirmais kaut kāds vilšanās šis te punkts, tad es varu droši teikt, ka 92. gadā pēc tam kaut kāds plašāks, tādu visaptverošāk, to droši vien vajadzētu kaut kā speciāli pētīt. Drīkst to ļaut? Vai ja to vispār var kaut kā? Jā. Nedrīkst labi. Paldies. Paldies, aplausus Lorena.